tagad no teorētiskām lietām pie praktiskām. Un mums ir iespēja iesaistīties klātesošiem darbnīcām, no pārpalikuma līdz simbolam, inovatīvu pieeja tekstilu suvenīru radīšanā pēc aprits ekonomikas principiem, ko īstenos un organizē Zaļā brīvība. Un tur droši vien jāpiedāvā iespēja prezentēt to Dācei Akulai. Savukārt 16.40 mums jādodās uz lielo zāli. Un tad mums jādod kopsavilkums, ko tad mēs šodien esam tiešām redzējuši un dzirdējuši. Un es domāju, ka tur būs interesanti paklausīties, cik jēgpilna šodien ir bijusi šī diena. Lūdzu. Es pēc sava pulksteņa redzu, ka man ir jāsāk, un es jūs brīdinu, mēs ātrāk plānojam beigt, tāpēc, ka nav paredzēts 5 minūtes, lai aiziet kaut kur, bet mēs ieplānosim tās 5 minūtes, lai varētu aiziet uz to galveno zāli, kur mums atkal ir noslēguma pēdējā sesija, un arī man ir jūs varbūt jāatvieglo ar to, ka nebūs nekāda prezentācija no manis, tāpēc, ka šis ir domāts kā tāds interaktīvs cilvēku darbības process, un kā jūs arī redzat, kolēģi pie sienas šobrīd sāk izlikt darbības lauku, un es jums iedošu nelielu ievadu, par ko vispār ir runa, un tad aicināšu padarboties, bet viņš būs ļoti pasīva veida darbošanās. Ja? Mēs saprotam, ka tagad ir vēla pēcpusdiena, mēs visi esam noguruši, diena ir bijusi ļoti, ļoti kompakta, tā ka smadzenes droši vien nedaudz piedegušas, un tāpēc mēs domājām ar kolēģiem, ka tomēr viss jēgpilnākais veids, ko no jums vēl varētu lūgt izdarīt šādā vēlā pēcpusdienā, ir iziet cauri ar mani 5 jautājumiem, un tad paņemt bumbiņas un nobalsot, un tas ir vienīgais, kas būs jādara, nebūs jāņem mikrofons, nebūs jāpiedalās prāta vētrā vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs esam nolēmuši, ka mēs mēģināsim to atdevi dabūt no jums šādā formā. Un tiešām droši tie, kas vēlas palikt šajā ilgi, neturēsim. Šajā darbnīcā var, paldies, pienākt tuvāk, ir draudzīgāka, sirsnīgāka sajūta. Un tātad no manas puses es esmu apņēmusies jums vispār izstāstīt, par ko ir runa. Kāpēc mēs šeit esam, kas ir tas mērķis, un tad iziet cauri tiem jautājumiem, lai pēc tam tad jūs paši savā gaitā, savā laikā ar tām balsošanas bumbiņām un līmlapiņām varat izdarīt to darbu, cik nu jūs spējat, un mēs tiešām no mūsu puses novērtēsim jebkuru jūsu ieguldījumu. Lielā tādā darbā, ko mēs darām kopā ar kolēģiem, šeit redzat uz ekrāna ir tas Textended logo, tas ir liels Eiropas Savienības līmeņa projekts, kur mēs kopā ar zinātniekiem un praktiķiem meklējam risinājumus, kā visā Eiropas Savienībā samazināt tekstila atkritumus par 80%. Ļoti, ambiciozi, vai ne? Bet kolēģi tiešām skatās uz dažādiem tekstila veidiem, uz dažādiem tekstila produktiem, precēm un arī uz dažādiem procesiem, kas ir vajadzīgi, lai pēc tam varētu rasties jauni produkti, preces un arī jauni izēju materiāli, varbūt pat citām industrijām. Mūsu konsorcijā ir ne tikai apģērbu, šķirotāji un atkal izmantotāji, bet arī automobīļu industrijas pārstāvji, jo, kā mēs varam iedomāties, arī automašīnās iekšā ir tekstils, vai ne? Un varbūt tur var kaut ko izmantot no tā, kas aiziet varbūt konteinerā šobrīd. Tā kā tas ir tas lielais Textended virsmērķis, un tas ir projekts, kas ir finansēts no Eiropas Savienības apvāršņa Eiropas virziena, un tur tā doma tiešām ir, ka mēs dodam iespēju zinātniekiem un praktiķiem atrast tos risinājumus un meklēt viņus pietiekami ilgi, nevis pa vīkendu, nevis vienā gadā. Ir pietiekami ilgs laiks bijis izpētei, un šobrīd mēs esam jau 3 gadus to izpēti veikuši, un pēdējais gads ir tas visjaudīgākais praktiskajos darbos, kad gan tie risinājumi tiks pārbaudīti dažās vietās, kā Latvijā un Baltijas valstīs, tiks arī pētīts, cik no tā visa mēs varētu Latvijā un Baltijā arī iedarbināt. Ja? Mēs no Zaļās brīvības vadīsim tādu pētniecības, atzaru, ja, lai paskatītos, labi, šie risinājumi varbūt Somijā strādā, bet ko no tā visa var izdarīt Baltijā? Pie tā
pie tās ekosistēmas, kas mums šobrīd ir. Un šī te lielā, teiksim, virziena meklējuma risinājums, kā samazināt tekstila atkritumus, ietvarā Eiropas komisija arī ir pateikusi, mēs gribam, lai tas nav tikai zinātnieku un praktiķu galvās, lai ir arī sabiedrības iesaiste. Un tāpēc mūsu galvās šeit Zaļajā brīvībā radās doma, nevis mēs taisam kaut kādas darbnīcas, kur cilvēki labo drēbes, varbūt tur augšupstrāde. Mēs mēģinam darīt kaut ko mūsuprāt superīgi jaudīgu, saliekam kopā tekstilu pārpalikumus, taisam suvenīru, kas var pārstāvēt Latviju, un taisam to tādā vietā, kas ir īpaši ar to, ka tas ir sociālais uzņēmums, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām, jeb invalīdus. Un ejam uz to, ka varbūt viens no produktiem, suvenīriem, ko mēs šeit ražojam, ir arī valsts amatpersonu dāvana, ko var dot tiem, kas brauc pie mums ciemos, vai ņem līdzi, tā kā mēs braucam. Un gal galā nav jau runa tikai par prezidentiem un institūciju cilvēkiem. Arī mēs katrs varam būt tas potenciālais klients, kas varbūt saviem draugiem, radiem vedam kaut ko. Mēs varbūt gribētu šādu suvenīru no tekstilu pārpalikumiem sociālā uzņēmumā ražotu Latvijā šeit pat un pārstāv Latviju, pārstāv to, par ko mēs šeit iestājāmies, paņemt līdzi. Nu, lūk, tad mēs esam salikuši tādu 4 posmu koprades darbnīcu, kas sākās tagad septembrī, tūlīt mums būs novembrī 2. darbnīca, tad būs, mēs jau tiksim līdz konkrētiem suvenīru produktu skiču materiāliem, tad mums būs prototipēšana Daugavpilī Saules skolā, mēs neesam tikai Rīgā, 2. darbnīca Liepājā, 1. Siguldā, un tad pēc prototipēšanas paskatāmies, kas ir jāpamaina. Un tad ir gala noslēgums maijā nākamajā gadā Rīgā, kad mums jau ir gatavi suvenīru produkti. Lai šo varētu dabūt gatavu, tas nav mans un manu kolēģu darbs, kas, teiksim, pēta tekstila atkritumus. Mums ir ļoti paveicies, ka mums ir atsaukušies svarīgākie iesaistītie dalībnieki, bez kuru kompetencēm mēs šo nevaram darīt nekādā veidā. Šādā saliekoties lielā puzlī mēs varam izdarīt kaut ko ļoti jaudīgu. Mums ir dizaina vidusskolas, mums ir jaunie dizaineri, mums ir Latvijas Investīcija attīstības aģentūra, kas skatās, šis stāsts tā kā iet kopā ar Latvijas kopējo tēlu, ko mēs gribam, vai nē, un tekstila atkritumus, Latvijas suvenīrus, kāds iet kopā, ja? Mums ir arī suvenīru ražotāji un pārdevēji, tie ir tie, kuriem ir ļoti laba informācija, kas vispār iet, kas neiet, kur ir kaut kādas nenosaktās nišas. Arī viņi kaut ko ražo, viņiem arī ir atgriezumi, kas varbūt var tikt izmantoti. Un mums arī ir tekstila šķirotāji un vācēji, Eko Baltija vide, kuriem ir pieeja ne tikai pēc patēriņa, bet arī pēc ražošanas tekstilam, tā kā tur arī var skatīties, ko var izmantot. Un arī Otrā elpa, kas arī saņem mūsu tekstila ziedojumus un arī šķiro. Un es ļoti ceru, ka es neesmu nevienu aizmirsuši šajā garajā runā, kas man nav priekšā sarakstīta. Tātad puzļi ar visām kompetencēm no visām pusēm, dizaini, materiāli, vīzija, un arī mums ir ārējie konsultanti, kas mums palīdz salikt to puzlīt kopā, jo Zaļajā brīvībā mēs neradam produktus. Mēs varam iedvesmot, bet mums ir vajadzīgi cilvēki, kas palīdz salikt kopā, ka no mūsu idejas, kas varbūt ir tāda mīļa vienam cilvēkam, varbūt ir kaut kādas pāris atbildes, un mēs secinām, tas nelido. Ir jāmeklē citas atbildes, ja? Un tāpēc mums ir tie ārējie konsultanti. Un tātad, beidzot, mēs pieejam, ko mēs šodien daram. Mums ir vēlme jūs redzēt kā potenciālos šī suvenīra lietotājus, jeb pircējus. Ar domu, ka jums ir savās dzīvēs vienalga kādā kapacitātē šī situācija, kad jūs varētu gribēt tādu suvenīru aizvest, uzdāvināt kādam, kas atbrauc pie jums ciemos. Un tas varētu būt no šī salikuma. Tekstila pārpalikums, Latvijas pārstāvniecība un sociālā uzņēmumā ražots, kas dod, protams, superīgas iespējas. Ķīnā ražot suvenīrus nekad nevarēsiet dabūt pie katra suvenīra, kas šo ir, piemēram, taisījis Andris. Tas kā ķelmēna maizītē. Ir iespējas uzbūvēt kaut ko tik burvīgu, ka var dabūt to stāstu. Tā mēs ticam, tāpēc mēs ar to domājam. Un tagad mums ir svarīgi saprast, vai šī doma nav tikai mūsu 5 cilvēku galvās, un, teiksim, vēl tajos 20 cilvēkos, kas ir piekrituši būt šajās koprades darbnīcās. Tāpēc mums ir 5 jautājumi un 6. brīvais tāfele, kur principā ir iespēja izpausties, ja pēkšņi jums ir radusies pašiem sava doma, kas varētu būt šis te suvenīrs, kas atbilst šiem 3 kritērijiem – tekstila pārpalikums, sociālais uzņēmums, Latviju pārstāvošs.
Mums ir svarīgi no jums saprast, kādās dāvināšanas situācijās jūs redzat, ka tāds suvenīrs jums būtu noderīgs. Tur ir konkrēti jautājumi, kas jāatbild. Liksiet balsojumu punktiņu tur, kur ir tās svītriņas iezīmēts, lai mēs saprotam, kurā vietā ir balsojums. Otrs, funkcija pret simbolu. Nu, vai svarīgāk ir, ka tas ir smuki, vai ka tas, es nezinu, lielvārdas josta, bet tad viņš aiziet pie tā ārzemnieka, viņam tā lielvārdas josta neko, viņa stāv un vāc putekļus. Bet varbūt tomēr arī tā simbolika ļoti svarīga. Tad tur ir iespēja, kas svarīgāks, simbolika vai funkcija. Vai varbūt gan tas, jāmēģina bildes atrast tajā, jā? Tas mums tā kā uzdevums beigās būs. Un suvenīra īpašības, nu cik vieglam viņam varbūt jābūt, cik viegli transportējamam, ja? Vai ir svarīgi tas, ka tas sociālais aspekts, ka tas ir sociāli atbildīgi ražots suvenīrs, varbūt tas ir tas svarīgākais punkts, varbūt nav tik svarīgi, ka ļoti skaists dizainis, bet varbūt ir ļoti svarīgi arī, ka ir skaists estētisks dizains. Suvenīra cena, mēs gribētu zināt, kā jūs domājat, kādā cenu gradācijā mums vajadzētu skatīties. Un tad pēdējais, 5. jautājums, ideālais suvenīrs, kur atkal ir gradācija no 1 līdz 5, kur 1 ir mazāk svarīgi un 5 ir ļoti svarīgi. Jūs saliekat, kas jums liekas no jūsu skatu punkta, kādam šim suvenīram vajadzētu būt šīs īpašības. Un pēdējā brīvā tāfelē, tātad, ja nu jums ir radusies tā doma, kas varētu būt tas suvenīrs? Ņemam līmlapiņas un liekam iekšā. Tas viss mums noderēs nākamajā Liepājas Koprats darbnīcā, kur mēs, kā es jau teicu, nonāksim līdz konkrētām idejām suvenīru produktiem. Pēc tam būs balsošana sociālajos tīklos. Mēs arī tautu iesaistīsim, lai mēs varam, kā saka, ne tikai nobalsot par kāruma garšu, bet arī par Latvijas suvenīru šajā veidā. Tā kā lūdzu, ķeramies klāt un darbojamies. Liels paldies!